Visiem labdien, dargi draugie! Mums šeit ir Ogres pilsēta deglis uzstādīšana, kur mēs apsildam gan visu māju, gan arī boileri. Tas ir sistēma, kurā pilnīgi ir automatizēta. Ja, šeit ir pilns bunkurs, 9 maisiņi ietilpst. Viņš ir kopā ar ritenīšiem, bet tas ir papildus komplektācija. Ja? Un tad boileris mums sildās caur cirkulācijas sūkni, kur melnais ar iespēju atgriezties arī uz malkas sistēmu. Otrais sūknis dzen uz māju, kur zaļa krāsa, un vēl viens trešais arī dzen uz māju. Nu, tāda sistēma. Šeit visa regulēšana notiek caur telefonu, attālināti no jebkuras pasaules vietas. Galvenais nodrošināt internetu savienojumu. Šeit ir Ogra, 13 grādi, tas ir laika ziņas, 23 grādi, tas ir mājas temperatūra. Pa lielam tas ir viesistaba, bet jūs varat ievietot jebkura istaba, cita istaba šo dačiku. Tas ir temperatūras devējs, kurš salasa mājas temperatūru, un visa māja dzīvos pēc šī dačika temperatūras. Ja? Nu, varat uzlikt no +5 līdz +35 grādiem. Ja? Tagad mēs gribam 22 grādus. Šeit viņš rāda, ka nedarbojas, tāpēc kā, bet deglis mums tagad darbojas. Kāpēc? Tāpēc, ka māja mēs sasniedzam temperatūru, bet boilerā mēs gribam sasniegt 40 grādus. Līdz ar to, kamēr mēs neuzsildām līdz 40 grādiem, kur šeit 38, mums deglis darbojas pēc karsta ūdens temperatūras. Ja? Un tad liesma nozīmē, ka iekšā mums notiek ļoti jaudīga, skaista degšana. Vatā. Garantija 2 gadi, uzstādīšanas laiks aptuveni no 3 līdz 4 stundām, aptuveni atkarīgs no sistēmas. Ja? Un šeit ir pieslēgums pie fāzēm. Ja? Tas ir obligāts nosacījums, lai būtu fāzes. Ja? Un šeit ir barošana. Baltais dačiks, tas ir sensors, kurš sūta pēc tam, tas ir mediātors, kurš sūta signālu no balta dačika, no degļa. Viņš saņem no melna dačika signālu, paņem un caur vadu sūt signālu deglim. Nu, tas ir tā īsumiņā. Ja? Toties, tā viss izskatās. Un tāme ir aptuveni 2000 eiro uz māju 200 kvadrātmetri. Ja turat 22 grādus pastāvīgi visu gadu, jums būs patēriņš vidēji 7 paletes uz sezonu. Toties 2 maisiņi pa diennakti.